savādāk. Ikdienā es ceļos no rītiem, tas ir mēram pēc 8, tikai dažreiz es savu palutinu gultā paliek ilgāk. Bet tā principā diena man sākās pēc 8. Es ceļos, dienā ir jāizdara darbi, kas ir darām. Vakarā treniņš. Pēc tam pēc treniņa dodos mājās, atvēlu laiku sev. Un vakarā es mēģinu laicīgi iet gulēt, jo miegs man ir ļoti svarīgs. Bērnībā es vēlējos kļūt par stjuartu. Tas bija mans tāds bērnības sapnis, bet šis sapnis ir izgājis. Kāpēc tieši karsē? Kāpēc ne? Karsējai būtu forši, tāpēc, ka tas ir tas veids, kā es varu turpināt darīt to, kas man patīk, dejot, uzturēt sevi fiziskā formā, jo karsējai nav tikai jādejo. Karsēji tas nav hobijs, tā ir tikai ikdiena. Tev ir jādomā visu laiku par to, ko tu ēdi, par fiziskām aktivitātēm, ārpus treniņiem, spēku, vingrinājumu. Un tas ir liels veids, kā to visu apvienot. Interesantākie notikumi ar karsējām, es pat tā nevaru pateikt, jo kopā ikdiena ar viņām ir interesanta. Katrs treniņš ir interesants, jo meitenes ir jauks, mēs esam saliedēti, mums ir tā kā atsevišķi ģimene, mēs tiekamies katru dienu, bet pierod pie viņām. Katrs treniņš ir interesants, katrs izbraukums ir interesants, vienmēr notiek kaut kāda action un viss notiek. Uz doto brīdi mans dziļākais sapnis ir sasniegt savus mērķus. Es vispirms izsapņoju, tad es mēģinu piepildīt. Ja es realizēju to, ko es esmu gribējis, tad tas ir mērķu piepildījums un tas ir mans sapnis. 3 lietas par mani. Man patīk eksperimentēt virtuvē, man ļoti patīk gatavot. Es esmu kautīga. Man tas liekas interesanti, tāpēc, ka karsējai nevajadzētu būt kautīgai. Es uzskatu, ka kaut kā uz laukuma es to pārvaru. Un tad, man liekas, cilvēki to tā nepamanā. Bet vispār man ir jāpierod, lai es atvērtos. Un man patīk rozā krāsa. Check it out! Savai komandai un basketbolistiem es novēlētu daudz skatītājus, daudz cilvēku aplausus un kopā paveikts uzvaras. Un, protams, sezonas beigās zeltu